Windows 8 operētāja sistēmas nākamās versijas nosaukums būs Windows Blue. Versija būs veiksmīgāka multifunkcionālajai ekrāna lietošanai, kā arī tā ļaus lietotājiem brīvāk pielāgot Windows dizainu savām vajadzībām. Windows Blue versijā būs pieejams arī Internet Explorer 11. Uzstādījumos būs manāmi uzlabojumi kameras attēlu augšupielādēšanai un share funkcijai. Windows Blue pilno versiju varēs iegūt šī gada laikā. Ja arī tava datora desktops ir aizņemts ar daudz dažādiem failiem, tad šajā video materiālā var smelties padomus, kā organizēt savu datoru galveno ekrānu. Zināms, ka desktop ekrānam esot pilnam ar dažādām lietām, tas spēj padarīt datora darbības sistēmu daudz lēnāku. Vieglāk sakārtot dokumentus chronoloģiski un uzturēt kārtību savā datora dokumentācijā. Ļoti iespējams, ka 2014. gadā cilvēki lidmašīnu pārlidojumos varēs izmantot savas mobilās ierīces un datorus. Publikācijas internetā liecina par to, ka Federālā aviācijas administrācija varētu veikt pārlidojumu elektronikas izmantošanas noteikumos dažādas izmaiņas. Lai arī pastāv iespēja, ka lidmašīnās varēs lietot gadžetus, tomēr mobīlie telefoni visticamāk nebūs izmantojamo ierīču sarakstā. Skaidrāka informācija par iespējamām izmaiņām būs sagaidāma šī gada 31. jūlijā.